Manas 13. mēneša investīcijas es veicu ļoti uzmanīgi, domājot par jautājumu, vai cikliskums akciju tirgos ir spēcīgāks par kvartāla finanšu rezultātiem. Kā jau es esmu ar tevi dalījusies, tad pirms es iekoriģēju ikmēneša krājplānus vai veicu pārdomas, kādās akcijās investēt, es vienmēr paskatos kopējo situāciju tirgos, un proti vadošos indeksus, kā arī, protams, seko līdzi notikumiem pasaules politikā un ekonomikā, jo tie, protams, atstāja iespaidu uz akciju kursu svārstībām. Un principā jau jūnijā es sāku runāt par to, ka arī indeksu kursi atrodas savu visu laiku visaugstākajā punktā, un ka vienmēr pēc jaunu virsotņu sasniegšanas cikliski seko korekcija. Un skatoties vēsturiski, ir tāda sajūta, ka ir šis cikliskums uz augšu, un tad, kad sākās cikliskums uz leju, uz kursa krišanu, tad pat pie akciju uzņēmumiem un finanšu rezultātiem, kur viss ir pozitīvi, cenas un indeksi turpina krist. Un to mēs redzam arī pie galvenajiem indeksiem, piemēram, pie Nasdaka, pie S&P, ka ir sasniegts augstākais punkts un cena ir pārstājusi iet uz augšu, ja veidot augstākas sveces. Tāpat mums jāņem vērā ir situācija, kā ir globāli iesākti jauni kari un kā pēc 3 dienām ir Amerikas prezidentu vēlēšanas, kas vienmēr atstāja iespaidu uz akciju tirgiem. Pirmām kārtām uz kursu svārstībām un otrām kārtām vēsturiski ir redzams tas, ka bieži atkārtojās situācija, kā pēc vēlēšanām gads, pusotrs, 2 notiek akciju kursu korekcijas. Pie indeksiem pa apmēram 30%, pie dažādām akcijām attiecīgi arī vairāk, līdz pat 40, 50, 60, 70%. Tātad manas pārdomas ir tādas, ka es šobrīd sagaidu spēcīgas korekcijas, tas nozīmē cenu kritumu gan indeksiem, gan arī akcijām, tā izskaitā lielajam septītniekam, jo, piemēram, Nasdaqam un S&P indeksam attīstību nosaka 7 lielie uzņēmumi. Tātad, ja cikliski uz leju ies indeksi, tad cikliski tam būtu jānotiek arī ar tādiem lielajiem uzņēmumiem kā Apple, Microsoft, Google. Un, ja tu seko līdzi manam kapitāla koda portfolio, tad tu redzi, ka šajā lielajā septītniekā nemazam neesmu investēta. Bet tajā brīdī, kad sāks notikt korekcija, un tā turpināsies, un vēlreiz es to sagaidu nākamajam posmam, tad es pārdomāšu arī iespēju kāpt šajos lielajos uzņēmumos arī ar kapitālā koda investīcijām. Tātad šobrīd es vairāk mērķēju uz to, ka es paņemu peļņu vai daļu no peļņas no tām investīcijām, kuras man tādu ir devušas, īpaši nekāpju iekšā uzņēmumos, uz kuriem es neceru, ka viņi varētu kaut vai mazliet pakāpties pa 10, 15, varbūt 20%, un izņemtos līdzekļus turu depo kontā, par kuriem man nāk 4% gadā,
un izmaksas ir katru mēnesi. Tas nenozīmē, ka Nasdaqs vai S&P nevarētu vēl nosvārstīties un paiet uz augšu un uz leju, bet kopumā, ja mēs paskatāmies iepriekšējo korekciju, tā ir bijusi 35%. Un tā ir ilgusi no 21. gada decembrim līdz 23. gada augustam, tātad pusotrs gads. Ja, un tad ir jautājums, vai, ja mēs saprotam cikliskumu, mēs esam gatavi pusotru gadu sēdēt uz negatīvas kursu attīstības un priecāties tikai par dividendēm? Es nē. Akcionāri ar lielāku pieredzi un zināšanām šajos posmos liek uz krītošiem kursiem, jeb uz šortošanu. Bet tas prasa jau arī tad advancētākus brokerus un arī lielākas zināšanas un praktiskas iemaņas, lai to darītu. Visādā ziņā es esmu noskaņota uz kursa korekcijām, un tāpēc es šobrīd akciju tirgos rīkojos ļoti uzmanīgi, skatos, lai uzņēmumiem būtu maksimāli labs novērtējums un man lai nesagādātu galvas sāpes, investējot tad, kad kurs krīt, lai izlīdzinātu vidējo cenu. Par to es esmu runājis arī iepriekš. Tajā brīdī, pēc kāda gada, pusotra, kad tirgus būs sasniedzis vai sāks tuvoties dziļākam punktam, tad tas priekš investoriem saucās akciju izpārdošana, jeb sezonas izpārdošana, tad var doties tirgu iepirkties un sapirkties stabilas akcijas pa izdevīgām cenām. Jo pie veiksmīgiem uzņēmumiem mēs vēsturiski redzam, ka izaugsme ilgtermiņā vienmēr ir kāpjoša. Ja mēs esam tādi slinkie investori, varam atstāt visu kā ir, bet tad ir vienkārši jautājums, vai mēs esam ar mieru pusotru vai 2 gadus sēdēt kursu kritumos, kas, protams, atstās arī iespaidu uz portfolio rezultātiem. Tātad Nasdaqs sasniedzis augstāko punktu, muļājās uz vietu, pie indikātora mēs redzam mazāku apjomu, S&P, Russells, Dow Jones, DAX, franču indeks. Ja mēs nekur vairs neredzam šādus te milzīgus izrāvienus uz augšu. Protams, ir interesanti skatīties uz tā saucamo maģisko septītnieku, pie kura pieder, piemēram, Nvidia vai Apple vai Microsoft vai Google. Un šeit ir runa par to, ka ja cikliski mums tagad krītās kursi indeksiem, tad automātiski ir jānotiek kaut kam tādam, gan politiski, gan ekonomiski, gan globāli, lai būtu tā sakot iemesls atkal kursa korekcijai. Amerikas vēlēšanas ir šie lielie notikumi, kas ietekmē kursu svārstības un cikliskumu. Tāpat tās ir interesanti skatīties arī uz bitkoinu, uz zeltu, uz sudrabu, uz naftas rādītājiem, palādījums un šo dažādo iemeslu rezultātā manas investīcijas oktobrī bija atturīgas. Es investēju Diageo, kas ir alkohola ražotājs, un Caverty Furniture, kas ir mēbeļu ražotājs. Abi ar labām dividendēm un labiem novērtējumiem. Un tad no manām dažādām pārdošanas aktivitātēm atkal bija lielāki līdzekļi manā portfolio, un mēneša vidū es investēju vēl papildus CVS Health, Franklin Resources un Skywork Solutions.
Šobrīd tu redzi arī summu, kas stāv depo, un par katru dienu, kur šī summa stāv depo, es saņemu 4% gadā, un tie tiek izmaksāti vienreiz mēnesī. Pārsvarā tur man nauda nestāv, jo līdz šim es mēģināju viņu visu laiku reinvestēt. Tomēr, tā kā es šobrīd ļoti pārdomāju, ko es pērku, kurus krājplānus turpinu, kurus slēdzu ciet, vai vispār varbūt uztaisu pauzi, tad arī ienākumi no naudas turēšanas depo mēneša sākumā varētu būt lielāki. Tātad, tas, ko es izdarīju šomēnes un arī iepriekšējā mēnesī, es maksimāli paņēmu peļņu vai peļņas daļu, tādējādi izņemot naudu no tirgus un ieliekot to tajos instrumentos, kuri man ir mīnusā, lai ātrāk panāktu vidējās cenas efektu. Es turu naudu depo, lai saņemtu atpakaļ 4%, un šajā laikā es vairāk koncentrējos arī uz cita veida investīcijām. Man pašai, piemēram, ļoti patīk kriptoboti, kuri treido automātiski. Tāpatās es varu vairāk koncentrēties uz nekustamiem īpašumiem vai fizisku vērtību iegādi, vai arī vienkārši tālāk koncentrēties uz sava biznesa attīstības. Treidotāji ar pieredzi noteikti šobrīd sāk apsvērt iespējas šortot. Labs brīdis noteikti ir arī opciju treidošanā, lai izveidotu sev veiksmīgas pozīcijas. Tas ir labs iesākums opciju treidošanā. Opciju treidošana akcijās ir tā sakot VIP klase, kur nauda ienāk ne tikai no dividendēm vai kursu svārstībām, bet kur mēs arī akcijas, tā sakot, iznomājam citiem, un līdzīgi kā pie nekustamā īpašuma īres saņemam par to naudu. Un tas ir tas nākamais solis, jeb meistarklase akciju tirgos. Ja mēs tā varētu iedalīt, tad pirmais būtu vienkārši pirkt un turēt, visneienesīgākais veids, tad treidot, tad ienākumi no dividendēm, un meistarklase ir to te visu apvienot un apgūt opciju treidošanu. Jā, kādas ir tavas pārdomas, pieredze par tirgus cikliskumu? Es labprāt vēlējos ar tevi padalīties. Visādā ziņā es šobrīd lielas summas augstākajos punktos un skatoties uz kopējo situāciju, akciju tirgos no jauna šobrīd neinvestēšu un vairāk skatos uz kursu kritumiem. Un iespējams, ka ir īstais laiks nepriecāties par akcijām, kuras ir uzkāpušas pa 100, 200, varbūt pat 300%, bet uzdrošināties paņemt peļņu vai labāk peļņas daļu, vai vismaz kaut kādos noteiktos līmeņos uzlikt stop loss. Ja šīs zināšanas tev ir, tad visdrīzāk, ka tavs folio arī ir plusā.